Esiet sveicināti, te es Andris Klemets, kurš šodien jums pastāstīs par jaunu Nokijas telefonu. Nokia 800 Lumia ar Windows platformu. Skatāmies, kas ir komplektācijā. Tātad komplektācijā mums ir maciņš, datu kabelis, lādētājs un, protams, pats telefons ar instrukcijām. Un, protams, arī austiņas. Skatāmies, kādas funkcijas un iespējas piedāvā šis telefons. Telefonā ir lieliska navigācijas sistēma. Turklāt viņi ir pilnīgi bez maksas. Atliek tikai ielādēt vajadzīgās kartes un varam doties droši ceļā. Turklāt mums latviešu valodā jauka sieviete stāstīs, kur mums griezties pa labi vai pa kreisi. Ejam tālāk, mums ir kontaktu josla, turklāt mēs te varam redzēt visus neatbildētos, saņemtos zvanus diezgan garā sarakstā. Tas uzreiz lauž visus agrākos iespējas par to, ka mēs varējām saņemt tikai kādus 20 zvanus saglabāt pēdējos. Pie kontaktu joslas vēl mēs varam sekot, ja ir mūsu kontakti, kāds no mūsu kontaktiem ir Facebookā vai Twitterī, mēs droši varam arī sekot līdzi viņiem. Kas vēl? Zīmīgi ir tas, ka bez maksas Nokia piedāvā saviem lietotājiem Office programmu. Turklāt šī Office programma ir līdzvērtīga datorā esošai Office 2010 programmai. Kā tas izpaužās? Iedomāsimies, mēs strādājam pie dokumenta datorā, bet mēs to lieliski varam arī pabeigt savā telefonā Nokia 800. Vai nav lieliski? Domāju, ka ir lieliski. Ko mēs vēl te varam redzēt? Internets Explorers. Ko mēs vēl te redzam? Šeit mēs varam uzstādīt savu laika prognozu programmu un sekot līdz kāds laiks ārā. Telefons piedāvā īstenībā ļoti daudz un dažādu iespēju. Gan Skype, gan vēl visādas citas aplikācijas programmas, kuras mēs varam ērti dabūt šajā te veikalā Marketplace. Ir ļoti daudz bezmaksas, ir ļoti daudz arī pa maksu. Turklāt tās, kas ir pa maksu, mēs varam arī bez maksas pamēģināt un tikai tad nopirkt, ja mums tiešām viņu ļoti vajag. Telefonām ir ļoti interesants dizains. Viņš ir monoblokā tādā teikt izveidots, ja? Ar lāzeru speciāli izdedzināts, respektīvi jūs redzat, ka te nav nevienas pašas skrūvītes un stikls. Stikls viņam ir ļoti kvalitatīvs, kurš neskrāpējās. Runājot par atmiņu, telefonam ir 16 GB atmiņa. Tas nozīmē, ka jūs varat bildēt, filmēt, likt mūzikas tik, cik jums pašiem lien un gribās. Jo 16 GB, tas tomēr ir daudz, piekritīsiet, vai ne? Telefonam ir ļoti laba kamera, 8 megapikseli ar kvalitātes optiku. Tas nozīmē, ka jūsu bildes būs daudzreiz labākas, kvalitatīvākas nekā tajos telefonos, kam ir vienkārši 8 megapikseli kamera. Vēl šim telefonam zīmīgi ir tas, ka ir HD kvalitātes video kamera. Paskatieties, vai nav lielisks video? To mēs uzfilmējam ar šo te lielisko telefonu. Nu ko, tas īsumā arī viss. Paskatīsimies, ko cilvēki par šo telefonu stāsta. Ikdienā lietojat datoru? Ļoti reti. Bet ir darbs bijis ar datoru, vai ne? Jā, pārsvarā, teiksim, internetā drusku. Windows, droši vien. Ko jūs teikt, ja telefonā būtu Windows mobilajā? Patiesībā ļoti jauki. Nebūtu jāsēžas pie datora. Ir bijusi pieredze ar Windows droši vien datoros, vai ne? Jā. Ikdienā droši vien strādā ar datoru? Jā, strādāju. Windows arī datorā? Jā. Un ko teikt, ja telefonā būtu Windows? Diezgan jauki tas varētu būt. Un ko jūs teikt, ja telefonā būtu Windows? Nu, man īpaši nevajag, bet nekāda vaina nav. Un tad apskatāmies, kā tas izskatās. Jā. Šeit mums ir jaunā Nokia 800 ar Windows sistēmu. Jā. Kā viņš pēc izskatījums? Nē, nu tā, dizainā. Dizains labs. Jā, glīts ir. Man arī ir Nokia, tikai, protams, vecāks. Skatāmies, kas te iekšē. Šeit mēs varam zvanīt, rakstīt īziņas, vai ne? Te ir e-pasta, un te mēs skatāmies e-pastus visādus. Jā. Te mums ir telefona grāmatiņa, pat ar visādām bildītēm mēs varam. Jā, nē, nu skaisti. Te var laika ziņas ērt arī apskatīties, jā. Čūskiņi ir? Kur Marketplace'ā var dabūt spēles visādas. Bet čūskiņi ir? Jūs varētu ātri sameklēt, tur ir čūskiņi. Varam paskatīties.
Vai kur rakstam Snake? Es nemāku rakstīt. Nu, re. Tā ir kaut kā... šitā ir tā normālā laikam. Jā, 97. gads. Vēl pat tik vecs. Bet viņi var tikai Mēs varam arī pamēģināt. Jā. Ja mums patīk, tad mēs pērkam, ja ne, tad neko viņam nauda netiek. Mēs ejam uz Pirate Bay un tā kā... Atņemam vienkārši. Tālāk viņš te instalēs mums kādu laiku. Skatāmies, cik ātri tas notiek. Tāpēc, ka vecs spēle. Nu, kāda ir vispār pirmā izpēta? Viņš tā kā diezgan tā kā ātri kustās un tā. Man vairāk piesaista telefons nekā internets. Vai ne? Dizains droši vien. Jā, Bling, bling. tāds pufīgs izskatās. Jā. Bet, forši. Jā. Šis te maks viņam nāk komplektā, tas silikona, tāds maks patīkams arī. Viņi var mest zemē un viņš izturēs? Jā, protams. Jā? Es drīkstu tagad nomest? Nu, labāk nemēģinās. Jā, bet paskaties. Krista telefons. Cik interesanti, ne? Tā kā 33. Nokia. Nē, tā normāli. Jā, es neprotu spēlēt. Bet ir labi, jā. Ir labi. Šeit savukārt ir arī navigācija. Internets, gluži kā datorā ir Explorers, vai ne? Windowsā un Office rekur pat ir tāds pats kā datorā. Uzspiežam. Nekur Words, Excel, PowerPoints. Turklāt mēs varam iesākt telefonā un pabeigt datorā. Vai ne? Tas ir interesanti. Nu, kāds ir pirmās sajūtas, pirmie iespēja? Ļoti jaut patiesībā. Jā? Es domāju, ļoti labi, tas ietaupās laiks noteikti. Cik viegli to apgūt to jauno Windows platformu telefonā ir? Es domāju, nekas sarežģīts jau nav. Tī programma jau ir tāda pateiksim. Jā. Ikons arī, kā redzat, internetam un Office'am ir līdzīgs. Vajag jauki patiesībā. Nu jā. Tālūk. Es pat nedomāju, ka būs tik labi. Vai ne? Nu, kāds ir pirmais iespējas? Diezgan jauki, bet, vairāk patīk Android. Nezinu, ir pierasts vairāk. Bet gan jau, kad ir labs. Pats ikdienā tādu lietot? Varbūt. Dizains kā? Vienkārši liekas tāds ātri apgūstams, saprotams. Tieši tā. Kādas ir sajūtas? Nē, patīkams ir, tikai es saku, manos gados jau vairs īpaši. Nav pārāk sarežģīti? Nē, visu jau var iemācīties, ja grib. Tad rekur cilvēki mums saka, ka ir labi. Jā. Ikdienā pirktu tādu? Jā.